Iztrūks pēctecības. Šis projekts idejas līmenī jau bija vismaz 15 gadus atpakaļ. Un arī 15 gadus atpakaļ viņiem bija, noteikti pretinieki zināmās ekonomiskās un politiskās aprindās. Ja? Un teica, ka jābūvē sliedes uz Maskavu, nevis jāsavieno Somiju ar Vāciju. Es domāju, ka nekas tur daudz nav mainījies. Bet fakts ir tāds, ka katrs nākošais vadītājs, kas ieradās noteiktā kabinetā, kur viņam bija jāatbild par Rail Baltiku, pirmkārt sabijās no tā, ko tur atklāja, ja, un pēc tam sāka slēpt to, ko tur atklāja. Un līdz ar to beigās tie vadītāji diezgan bieži mainījās, un mēs esam tur, kur mēs esam. Bet ir jāsaprot viena lieta, ka tas ir mūsu drošības un eiropeiskās virzības priekšnosacījums. Pirmkārt, tas ir militārs projekts. Un nevajag meklēt šeit, ka tūlīt nākošā dienā mēs te pelnīsim visi. Ja? Jāpasaka, tas mums ir jāizdara, jo tas ir tāds pats process, kā atslēgšanās no Krievijas gāzes vai atslēgšanās no Krievijas elektrības. Mēs atslēdzamies no Krievijas dzelzceļa tīkla, tāpēc, ka sliežu platumi ir dažādi. Un pirmāt uzbūvējam sliedes un nefilozofējam, vai tur vienu, vai divas, vai četras, ja? Bet tik, cik vajag, jo tas ir pamats.